piespēle Laine un vārti 1-0. Teicam, Kīstinam piespēle un mūsu aizsargi atstājuši sev aiz muguras vienu pašu Tēmu Laini, kurš gūst 5. vārtus sērijā pret Rīgas Dinamo. Un kļūst par Gāriņu kausa izcīņas labāko vārtu guvēju. Pirmā izdevība viesiem un to izdots viņiem izmantot. Kļūdas mūsēji aizsardzībā un acs pret aci ar Sedlāčeku nonāk Tēmu Laini. Un izdots viņam mūsu vārdsargu apspēlēt. 0-1, ļoti līdzīgs sākums šim mačam kā vakardienas spēlē. Dārziņš no aizsarga izdara metienu, bet Tiganovičs kavē. Teicam, piespēle metiens un Ripa nav piespiest. Tagad tomēr izdodas piespiest. Vēl joprojām Ripa ir spēlētāji, ir zem hokejs. Un būs noraidījums. Un šeit Asumi lieliski iespēja rīdziniekiem bija izlīdzināt rezultātu. Fantastiski nospēlēja. Laco arī paveicās vārdsargam un pēc tam kopīgiem spēkiem Ripa piespiest pie ledus. Un lieliski izspēlēja Saša Ņiživīs no aizvārtas. Piespēli šo atdevu redzam Dārziņš un Ņiživīs pamana vārdu priekšā Šekūra viens pats un lūk, Ripa nav piespiest, tā paliek blakus vārdsargam. Un guļstāja virsū Varlamovs, pēc tam cīņa turpinās. Varlamovam 2 minūšu sots. Mūsējiem skādiskais vairākums. Par Ripas piespiešanu vārdsargu laukumā. Robinsons, Dārziņš, piespēle, teicam, metiens un lieliski spēlē Laco. Pagūst Laco pārvietoties vārtos un reaģē uz Krišāņa Rēdlika metienu. Izdevās arī pārāk spēcīgs metiens Krišānim, bet Ripa lidoja vārtos un Laco komandu glāb. Slovāku vārdsargam labi ir izdevies iesaistīties šajā mačā. Nu, ļoti bīstam šī Lauras Dārziņa piespēle neizdevās Šekuram kā nāks trāpīt par Ripu. Dārziņš izvietojas vēlreiz mūsēja 10 sekundes vēl vairākumā, 20 sekundes līdz trešdaļas beigām. Robinsons nomāra aizsargu, atspēlē atpakaļ. Krišāns Rēdliks! Un izglāb savu komandu šoreiz aizsargs. Pat ne aizsargs, Iekuceņi. Vēl ir laiks Dārziņš. Krišāns Rēdliks garām. Vēl viena iespēja un neļauj tur Dārziņiem izpildīt metienu un atskan sirēna. Izdodas noturēt savus vārdus neskārtis Donbass komandai. Teicam izdevību Krišānim Rēdlikam. Tā paliek neizmantot un Iekuceņi pēc tam jau no faktiski tukšiem vārtiem No aizsarga Dārziņš. Atpakaļ Jēkabām, Sants Ozoliņš. Iespēl Šekūrām, Bursmvārdu priekšā. Joprojām Šekūrā izlido nulli. Kādam no spēlētājiem, jā, 5 hokejs paudzes, tas nullis, viens no aizsargiem. Šekūra, piespēl Ozoliņam, Ozoliņš, mēģina izspēlēt vārdu priekš neizdodas. Dārziņš atgūst Ripa, atspēlē atpakaļ. Ilgstošs mūsējo uzbrukums, Dārziņš. Iespēja Šekūram, atpakaļ Dārziņam. Un tagad Zaharovs izraida Ripu ārā no zonas. Vilsons, Podkrāckis. Veiksmīgi iziet ārā no zonas un Zaharovs izraujas pret vārtiem. Metiens garām. Jakuceņa noslidoja gar Sedlāčeku un tūlīt klāt pat viņam devās Ozoliņš. Jakuceņa ar Bičēvski. Ko pārmī. Iemtens būs neitrālajā zonā. Pagājušajā sezonā Jakuceņa spēlēja Gāriņu kausa izcīņas finālā. Atkārtojumā šo spēles epizodu. Pēc tam Ozoliņš ļoti saprunāties ar Iekuceņu, un tur jau Jupīts pievienojas. Atkal jau pretuzbrukums Dadonovs. Iekuceņu zonā Dadonovs. Ļoti bīstam. Vai tomēr Ripa ir vārtos? Jā, Ripa ir vārtos. 2-0 pretuzbrukumā, tad, kad jāspēlē mazāk par 2 minūtēm otrajā trešdaļā. Trešdaļas pirmajā daļā diezgan liels pārsvars bija rīdziniekiem, bet jau pēdējās 5-6 minūtēs. Diezgan līdzīga spēle un viena no savām iespējām viesi realizēt. Dadonovs un vārdu priekšā izspēle Iekuceņām, kurš cīņā pamanās izdarīt metienu un Ripa lido zem paša pārtekņu vārtos. Svin Jānis Laco. 3-3 uzbrukums.
uzbrukums. Neizdodas piespēle. Tomēr tiekam uzbrukuma zonā. Robinsons atspēl Bukārtam. Bukārts met pa vārtiem un Laco! Laco glābi savu komandu. Laco paliek bez ķiveres. Izdevās mainīt mūsējiem ripas lidojumu, bet teicam šodien vārtos darbojas Laco. Ir trāpījis ar vārtsargu Nazārovs, Naumovs. Tātad Doņetskas treneru korpusu, lai arī vakardien pirmais mētiens un Laco kapitalē uz viņu spēli. Tas nekādu ietekmi nav atstājis. Kašpārs labā ātrumā atslido vārtus un 3-0. Savainojums šķiet būs arī Sedlāčeks ir šajā epizodē. 3-0 nopietnas pārsvars Doņetskai. Varlamovs būs komandas trešos vārtus. Kašparam būs rezultīva piespēle. Redzam, Varlamovs piespēle Kašparam. Kašpars apslido vārtus. Šeit pa vārtu stabu trāpa, bet tālāk jau viegls un patīkams darbs Varlamovam. Aktīvi iesaist cīņā Sedlāčeks pret savu tautieti Kašparu. Labu ātrumu uzņem Robinsons. Robinsons individuāli. Dots pārspēt Laco, atspēl atpakaļ Pujacam. Bloķēts šis mētiens Pujats. Aiz vārtiem Bičevskijs. Zvārds priekšvārtī! Gins Mēja! 3-1. 1:37 minūtes 16 sekundes. Trešos vārdus gūst Gins Mēja šajā sērijā un pirmos komandas labā šajā spēlē. Un rezultīvo uzbrukumu faktiski Mets Robinsons uzsāk no saviem vārtiem labā ātrumā. Redzot, ka nekas neizdodas, Robinsons šķērsoja visas zonas, ieveda uzbrukuma zonā un pēc tam jau turpināmā šī izspēle, kur vārtu priekšā noslēdz Gins Mēja. Iet uzbrukuma zonā Pujats, piespēle Dārziņam, Dārziņš uz vārtu priekšu. Rivārdu priekšā met Bukārts, cīņa turpinās Dārziņš. Iegūst ripu mūsējie Bukārts, iestrēgs ripa. Uzceļā līdz vārtiem Dadonovs izgājiens 1-1 ar Sedlāčeku. Sedlāčeks atvēra un vēl saglabā izredzes mūsu komandai atspēlēt Lauris Dārziņš. Mēģina spēlēt atpakaļ Lauris un Kīskinens 1-0 vārtiem. 4-1. Tādu rezultātu noslēgsies šī spēle. Kīskinens gūst vārtus un 3-1 sērijā. Lūk, kāds ir rezultāts pēc 4 mačiem. Jāspēlē vēl 6 sekundes. Skaidrs, ka šeit nekas nav glābjams. Šoreiz veiksme bija Donbass sabiedrotā un veiksmīga arī Jana Laco spēle ļāva komandai izcīnīt 3. uzvaru sērijā. Protams, ka priecīgi Donbass līdzjutēji, gan arī 100 viņi šeit ir. Tas nozīmē, ka šajā sērijā Rīgas Dinamo zaudējuma limits ir izsmelts. Nākamais zaudējums mūsējiem nozīmē sezonas beigas, bet vēl ir iespējas un nākamā cīņa pēc 2 dienām Doņetskā. Kīskinenam tātad vārtu gūms un Laina tiek pie rezultīvas piespēles. Viņam 1+1 šajā. Un Kautiņš, Sandis Ozoliņš pret Torjaņiku. Un Sandis ir spēcīgāks šajā duelī jau pēc svilpes. Notriec uz ledus Torjaņiku. Lūk, šāds punkts šim mačam. Neiztur nervi Rīgas Dinamo komandas kapteinim. Augumā ražinājis Torjaņiks. Dodas uz ģērbtuvēm. Uz ģērbtuvēm dodas arī Sandis Ozoliņš un visa mūsu komanda. Atgādināšu Temulēm 4. minūtē 1-0, Jekuceņa 39. 2-0. Tātad Varlamovs 49. 3-0, Gins Mēja 53. minūtē 1 vārds atspēlē pēc Bičevska un Pujats piespēlēm. Tomēr punkts 6 sekundes pirms fināls vilks pieliek Kīskinens, raidot ripu tukšos vārtos. 4-1 Donbass uzvar, 3-1 sērija.